par skioringu. Nu, kāds tad varētu būt tas pirmais datums un tā pirmā vieta, kur visi būs aicināti braukt? Kādas tavas prognozes, Dzintar? Nu, mans prognozes ir, kad, ja skatāmies uz to Latviju, tad, nu, varētu būt arī Ropaži, ja? Arī Dignāja gatavu tam pasākumam. Būtībā jau tur šo brīdi jau trasi jau ir sagatavot un jau ir projekti visi priekšsagatavošanās darbi. Nu, Ropažos trasi ir iezīmēti, jā. Un saki, tā iezīmēšana, viņa ir kā iepriekšējos gados, vai viņa tā trajektorija varbūt pamainās tā? Nē, katru gadu nedaudz mainās trajektorija. Šogad arī ir iecer, ja būs iespējas, tad, teiksim, organizatori gādās par to, lai mēs varētu katru braucienu palaist savā virzienā. Un, protams, pirms katru braucienu iedot nelielu iespēju treniņiem. Tāda ir doma uz priekšdienām. Tas, nu, protams, viss atkarīgs no laika apstākļiem un no trases, bet, nu, pa treniņiem tas pie mums arī kā tas ieviesies ir katru gadu, kad 15-20 minūtes tiek dot treniņi katru reizi. Droši vien viens no tādiem svarīgiem kritērijiem ir, protams, arī, lai skioringa trase būtu ļoti labi sagatavot, lai sportists, gan arī slēpotājs justos tajā droši. Dzintar, kā tev šķiet, kādi ir tie būtiskākie kvalitātes kritēriji, kurus vajadzētu izpildīt pirms sacensībām, kā organizatoriem, tieši attiecībā uz trašu sagatavotību, lai sportisti justos apmierināti un ērti sacensību laikā? Nu, pirmais kritērijs būtu trases saulaicīga sagatavošana. Trases pamatnes saulaicīga sagatavošana, uzsaldēšana. Pēc pagājušā gada prakses rāda arī tas, ka lieki noderēt arī video reportāžu no trasēm, kas, teiksim, nebūtu tik liels apjukums sportistos. Kaut vai tāds moments, ka Rīgā sniega nav, 30 km no Rīgas, tas ir Rīgas rajons, sniegs sals, viss notiek. Ja? Un tāpēc arī šogad centīsimies atspoguļot video reportāžās, ja tā varētu teikt, ja. Kur šīs te video reportāžas būs tā kā internetā pieejams vai kādā veidā? Mūsu skioringa mājaslapā www.motoskiorings.lv centīsimies parādīt trases gan, teiksim, pirms ziemas perioda, kā viņas tiek sagatavotas, un sacensības pirms nedēļas tajā sacensību. Nu, pirms sacensību nedēļas tajā periodā. Tad būtībā jebkuram sportistam, kurš gatavojās braukt uz sacensībām, ir iespēja pirms sacensībām redzēt to trases schēmu, kāda tā trasa izskatās un iepazīties, tas ir kaut kādā bilžu veidā vai video pārskatā, kā tas izskatās? Teiksim, trases schēma būs tā kā bilžu apskatā un arī centīsimies nofilmēt visu to trasi, jau gatavu, kāda viņi ir, un, protams, arī sagatavošanas periodā. Dosim ieskatu, ka, teiksim, tiešām notiek darbs pie trasēm, un lai paceltu to kvalitāti, un, teiksim, sportistiem lielāks gandarījums būtu atbraukt, teiksim, uz jau nedaudz iepazītu trasi. Un saka, droši vien, lai būtu labs rezultāts, droši vien ir vajadzīga arī kārtīga kontrola, vai skioringa komisija plāno arī kaut kādā veidā uzraudzīt organizators un, teiksim, vai kaut kādā veidā pirms vai pēc nokontrolēt to momentu, ka tiešām visi šie punkti, kurus nosauc, tiktu izpildīti. Un droši vien arī uz vietas ir jākonstatē kaut kāds atbilstības drošības noteikumiem un tam līdzīgi. Skioringa komisija šogad ļoti nopietni grib pieiet šim jautājumam un tieši kontrolēt, kā saka, lielu cilvēku ar
izkontrolēt grūti, bet kontrolēt, pamācīt, kā būt labāk to, un arī tieši uzsveram, kad atbilstoši atspoguļo to mūsu mājaslapā. Un bez kvalitātes, trašu kvalitātes, droši vien arī svarīgs aspekts ir drošība, kas varbūt vienmēr iet kopā ar kvalitāti, jo visi drošības noteikumi, lai tiktu ievērot un standarti, tas prasa, tā teikt, papildus izmaksas un cita veida resursus, vai jums arī šīs te divas lietas savstarpēji korelē arī tieši skijorīņu sacensībās? Skijorīņu sacensībās ideāla drošība ir, protams, sniega valņi, ja? Teiksim, trasa tiek norobežot ar sniega valņiem. Skatītājiem ir atsevišķi, teiksim, ceļi, pa kuriem viņi var aplūkot trasi. Tāpat arī tiek domāts par to, lai ātrā palīdzība arī varētu pa šiem ceļiem, teiksim, neatkarīgi no trases piekļūt pie vajadzīgā punkta. Ja tas nav iespējams, tad, teiksim, sacensība vai tiek apturēta, lai ātrā palīdzība tur nokļūt, vai arī, teiksim, rādīt attiecīgie karogi, kuru laikā sportists zina, kā jārīkojas šajos gadījumos. Skaidrs, labi. Kāds būtu tavs novēlējums visiem organizatoriem? Mans novēlējums šogad visiem organizatoriem ir uztaisīt tādas trases, lai visiem būtu prieks tajās braukt un izcīnīt Latvijas nacionālā čempiona titulus. Paldies! Paldies!